Labrīt! Kopā ar plastikas ķirurgu Ants Ģīli mēs šorīt runājam par slēptajām un atklātajām bailēm. Un ar ko saskars sievietes domājot par plastisko operāciju, tad šie ir jautājumi vai bažas, par ko sievietes domā. Un pirmais jautājums, kas notiek, ja pacientē ir blakus saslimšanas, piemēram, anēmija, autoimūna slimība vai alerģija? Nu, kādi ir tie riski vai tās riskantās slimības? Pirmkārt, šīs slimības varbūt arī vīriešiem, ne tikai sievietēm. Otrs, protams, katrs cilvēks ir unikāls un katrs gadījums ir individuāli jāskata. Un skaidrs, ka mēs uz plānveidu operācijām neņemam pacientus, kam ir nekompensētas hroniskās slimības, tāpat arī mēs neņemam uz operācijām tos, kam ir kaut kādas akūtas saslimšanas tajā brīdī. Tāpēc atkarībā no konkrēti plānotās operācijas specifikas ir izmeklējumi, kas ir jāveic, lai izvērtētu šo veselības stāvokli. Tas, kas ir jāārstē primāri. Konkrēti ķirurģiskās iejaukšanās, viņas tiek pakārtotas, protams, kopējiem veselības stāvoklim. Bet, Klavans, kā zināt, ka ārsts tiešām ir kvalificēts un pieredzējis, nevis tikai labi reklamējis? Pirmkārt, viņam ir jābūt ar nepieciešamo izglītību, un izglītības dati ir absolūti brīvi pārbaudām. Ja? Katram ir iespēja pārbaudīt, vai ārsts, kurš plāno viņam veikt kādu manipulāciju, ir certificēts savā specialitātē, ir publiski pieejami pilnīgi visi šie dati. Kurā vietā? Veselības inspekcijas mājaslapā, ārstu biedrības mājaslapā ir informācija par certificētajiem ārstiem un viņu darba vietām un specialitātēm, kurās viņi drīkst darboties. Un, protams, tā ir saruna ar ārstu, kuras laikā ārstam ir jāvar pastāstīt ne tikai tas, ko viņš plāno darīt un par kādu naudu, bet arī plāns B un plāns C, ja kaut kas neies tā, kā mēs esam šobrīd iecerējuši. Tas ir viens. Otrs, tas, kas brīnišķīgi strādā mūsu praksē, ir tomēr pacientu pirms-pēc bildes, ar kurām mēs varam pamatot, kāpēc šādā anatomiskajā situācijā mēs esam nonākuši pie tāda rezultāta un kāpēc līdzīgā gadījumā, kāds ir jūsējais, mums ir jāpielieto varbūt iespējams kāda cita ārstēšanas metode. Man cikot izvairīties no ārstiem, kurš saka, es visu varu, es visu māku, es visu zinu, viss būs ģeniāli, nekādu vispār risku nulle. Un komplikācijas maniem pacientiem nekad nav. Tas ir vēl viens sarkanais karogs, tāda frāze. Paldies, Ants, paldies. Paldies. Radio Skonto.